Biķernieku trasē Dzintara Volga vilināja Volgas, Moskvičus un sacīkšu mašīnas. Startēja braucēji no Maskavas, Kijevas, Tallinas, Rīgas un citām pilsētām. Pēc popularitātes un skatītāju daudzums, man liekas, ka Dzintara Volga bija populārākā. Kādreiz ka, brauc uz to trasu un tā skatītāja jūra, kas tur no trolejbus galpunkta pa to Biķernieku ielu, un tas jau, kā ir pacilā, ir dot tādu papildus dopingu, kā saka, Dzintara Volga gan nebija vienīgās sacensības sezonā, taču bija ļoti iecienītas. Iespējams tieši tāpēc, ka tās nebija uzspiestas no augšas, kā PSRS čempionāta posmi vai autotransporta ministrijas rīkotās sacīkstes, un tās organizēja vietējais sporta klubs no Rīgas taksometru parka. Skatītāju vidū viņi bija populāri tāpēc, ka viņi bija populāri arī dalībnieku vidū. Tātad jāatbrauc spēcīgs sastāvs, un mums no Latvijas un mūsējā tajā Volga klasē bija diezgan daudz un diezgan spēcīgi dalībnieki. Tas bija tas skatītājs stimuls, kā visās sacensībās par savējiem, un ja savēji ir konkurēt spējīgi, tad arī skatītājiem ir interesi un skatītāji nāk. Dzintara Volgas pirmsākumi jāmeklē jau tālajā 1963. gadā. Tai bijušas vairākas mājvietas. Sākotnēji sacensības risinājās Meža parka autotrasē. Vienreiz tās nācās rīkot pat vecajā Rīgas hipodromā, taču galu galā par Dzintara Volgas galveno norises vietu kļuva jaunuzbūvētā Biķernieku sporta kompleksā bāze. Pēc mūsdienu drošības kritērijiem tās bija ļoti bīstamas sacensības. Ne nožogojumu trases malā, ne kārtīga drošības aprīkojuma automobilī. Ja runa aiziet par bīstamību, es nekad par to nebiju domājis. Man tādas domas prātā nenāca. Ja tagad atcerās, kādas mums tās dugas, siksnas un kā tās siksnas piestiprināts ar 8 mm skrūvīti pie tās bleķa grīdas. Un braucam sporta krekliņos. Man bija viens krekliņš, kamēr braukāja tajā, kamēr viņš izbalēja tā, kad, kā saka, kaut kāda, vai tā ir maiņticība, vai tradīcijas, vai tu vienā krekliņā vinnē, un to krekliņš jau mazgā un uz gonkām velk mugurā. Kāda runa pa bīstamību tur? Ja tagad, teiksim, pēc tiem gadiem padomā, ja tur kaut kur lidot, tad es domāju, ka to 8 mm skrūvīt no grīdas izraut ārā, tā kā nemetās tās siksnas pa gaisu un tas krekliņš. Bet tad bija tādi laiki, un ja runā par kaut kādām domāšanām vai bīstami, galīgi nekādas domas pilnīgi. Skatoties šos kadrus, tā viss nešķiet. Grūti iedomāties, kā vadot Volgu uz saķeres robežas vai pat nedaudz aizstās, par drošību varētu tā vienkārši aizmirst. Volga vizuāli izskatās smagnēja un lempīga, un ārēji pat neatgādina sporta auto, tomēr šis iespējas ir mānīgs, jo šie spēkrati tika speciāli sagatavoti sacensībām. Pirmkārt jau mēs varējām noņemt svaru no kaut kādiem 1400 kg uztaisīt uz 1000 kg. No standarta automobīļa noņemt tur 350 līdz 400 kg nost. Tas viņš jau skrien ātrāk. Lai viņš, teiksim, turētos uz ceļa, attiecīgi viņš bija stipri klirens, stipri zemāks. Teiksim, pie Āgenskalna tirgu bieži varēja klusinātāju atstāt. Braucot kāds tramvajas sliedes ir pie Āgenskalna tirgu, principā gluds ceļš. Belmeru uzvārds autošosejas sacensībās bija pazīstams visā plašajā Padomju Savienībā. Turklāt sacensībās startēja 2 brāļi ar šādu uzvārdu, un abi bija ļoti veiksmīgi. Juris lielajā konkurencē ir bijis labākais PSRS, savukārt jaunākais brālis Valdis, pārstāvot Rīgas autoremonta rūpnīcas sporta sekciju, 4 reizes izcīnījis sudrabu PSRS čempionātā. Protams, arī vairāk kārt uzvarējis Dzintara Volgā. Tur brāļi piedalījās vairākas desmitgades, bet ceļš pretim šīm uzvarām sākās jau bērnībā. Tā iznāca, kad mums
apkārt tēvi, onkuļi, visi šoferi. Tagad liekas, ka varbūt bija citi ceļi, bet tad bija tikai viens ceļš pie stūres. Kā sāk staigāt, tad jau uz ceļiem, tad pats un tā tālāk. Tā brālis pierunāja, ka vajadzētu. Kad jau es iekšā, tad jau, lepnums un azarts un neļauj, tad tikai uz priekšu. Kā uz priekšu? Uz priekšu jābūt pirmajam. Ar to es negribu teikt, ka vienmēr tas izdevās, bet doma tikai viena. Bet doma tikai viena – uzvarēt. Un tāda doma droši vien galvā ir visiem, kas devās uz starta, neatkarīgi no ieskaites grupas un pieredzes sacensībās. Lai iegūtu uzvaru, daži bija gatavi uz visu, pat negodīgu cīņu. Valdim pirms starta nācies dzirdēt pat tiešus draudus. Jā, es braucu nevis uz sacensību, bet uz medībām. Un tu šodien mājās neaizbrauks. Tā bija man pirmā gonka jauno Volgu. Labi, ka viņš man trāpīja tā smuku taisnu priekšējiem durīm pa vidu. Autošoseja, ja tā var izteikties, ir salīdzinoši tīrs sporta veids no braukšanas tehnikas viedokļa. Tajā nav pieņemta un pat pieļaujama fiziska, brutāla kontakta cīņa. Tomēr. Mans tāds iekšējais bija. Mašīnai jābūt ir smukai, akurātai, tikko karoks ir novicināts, nekāda žēlastība pret mašīnu vairāk bet tas nenozīmē, ka viņi tur būtu. Jo tikai vesela mašīnā kaut kādu piespiestu spārnu, kur nodeg riepu vai vēl kaut ko nav iespējams nofinišēt. Komandu vērtējumā uzvarēja Latvijas autobraucēji, atstājot aiz sevis spēcīgos Krievijas federācijas un Maskavas sportistus. Lai arī sacensību nosaukums bija Dzintara Volga, tajās piedalījās ne tikai Volgas, arī Žiguļi, Moskviči, formulas, jeb kā tās dēvēja sacīkšu mašīnas. Kā jau svētkos, sezonas beigu pasākumā ar labāko autosportistu piedalīšanos no visas plašās PSRS. Konkurence bija milzīga un nācās kārtīgi pasvīst, lai nokļūtu finālā. Līdz ar to, jo lielāks gandarījums par sasniegto. No pašam priekš sevīm, kad tu no tā bara esi bijis, nevar teikt, tā nevar teikt, ka es visu laiku pa priekšu braucis. Bijis kaut kāda, tu arī esi bijis tajā barā un pa tevīm arī cilvēki ir pārdzīvojuši un jutuši līdzi.